Tātad jūs jau zināt, ka notiek atlases priekš labdarības branča, kas norisināsies Rīga Food 2026 BT1 izstāžu halē Ķīpsalā. Bet mums vēl ir ļoti daudz cilvēku priekšā, kuru ēdieni mums ir jāpagaršo, un šodien ir 2 džeki no vienas grupas. Singapūras satīns Jānis Krīvēns pret Edgaru Bāliņu sacensties, lai redzētu, kuram ir garšīgāks T-bone steiks, un to mēs arī redzēsim. Šodien superkomanda cepums. Mani sauc Jānis Krīvēns, tas ir mans labais draugs. Edgars Bāliņš. Mēs esam atsaldēti, gluži kā mūsu šīs dienas steiki. Mēs esam no supergrupas Singapūras satīns. Un mēs parasti cepam uz pannas, pirmoreiz cepam uz grila. Pirmo reizi cepam uz grila, jā, Pipers mums piedāvāja tādu avantūru. Mēs bijām bišķiņi iešāvuši un piekritām. Jā, Tagad mēs esam šeit. Paši vainīgi. Paši vainīgi. Tagad skatieties, kā tas sajiest. O, cik patīkami smažo, šis smažo pēc vasaras. O, jā. Es T-bone nekad dzīvē neesmu cepis. Es arī ne. Bezalkoholiskais alus. Kas ir grilēšana bez aliņa? Nu, tas tā kā... Kivī mīze ir pats labumiņš, viņa tādu kraukšķi iedod, zini? Es jau esmu padavies, man pilnīgi vienalga, kurš uzreiz draudzība. Uzvarēs draudzību. Mērķe uz kādiem 57 grādiem pēc Celsijas skalas. Tu ļoti seksīgi izklausies, kad runāši tā ar mani. Un šobrīd cepās gaļa, nedaudz sviestu, nedaudz sāli, aizies pa pirmo zorti. Paskat kā. Oi, oh no. Ak nē, ak nē, ak nē. Šovakar mūsu restorānā pasniedzam nepārāk labi pagatavotu steiku mūsu ekspertiem. Starp medium, rare un rare. Nu, ko viņi vispār zina pēc? Skatīsim mani lūk. Tomēr nopietnas raidījums aizmirsām. Nu, šajā duelī mans personīgais uzvarētājs ir skaidrs. Jā, šef! Ok, štēlīt bija tā, kad katram bija savu plusiņu un katram bija savu mīnusiņu. Tavs steiks bija ļoti labi seasoned, drusiņ pa jēlbriem. Jā, šef. Un tev bija diezgan labi izcepta gaļa, bet tev bija overseasoned. Tātad mēs esam kaut kur pa vidu. Ko tu domā? Nu, es teiktu, ka mans personīgais uzvarētājs noteikti ir Jānis. Man patīk tavs steiks labāk. Nu tad ko? Ko Man daram? neizšķirts, Vienkārši neizšķirts, vai ne? Tiekamies 12. septembrī tāpat. Tur mēs varēsim šīs pārbaudīt, kurš ir īstais un kurš ir mīkstais.